Pirmdien iesākās ar uzvads laminēšanu, te es priecīgi sēžu mašīnā, un tad jau atlikušo dienu pavadījām mājās. Otrdiena sākas ar kursiem Zoom, kārtīgi pamācījos un izpildīju vakardienas patstāvīgos darbus. Pēc kursiem devāmies ceļā uz veikalu ar cerību, ka mazā aizmigs, un tā arī bija. Te es gatavojos apstrādāt bildes, sēžot mašīnā, un piektdienas kāzu galeriju pabeidzu, bet izlādējās dators, un arī mazā pamodās. Atpakaļ mājās turpināju apstrādāt bildes, aizgājām čočāt uz nakti un arī pabeidzu šo skaisto galeriju. Trešdiena atkal iesāks ar Zoom, bet man pazuda internets, un tad jau dabūju pastrādāt pie svētdienas fotosesijas un arī nodot. Turpināju ar Hannijas pirmās dzimšanas dienas bildītēm, bet pārējo vakaru pavadīju kopā ar ģimeni. Ceturtdien atkal interneta gļuks, nācās izlaist Zoom lekciju, bet vismaz pabeidzu Hannijas bildītes un atpakaļ saņēmu jau arī atsauksmi. Tad centos izvēlēties, ko atrādīt no pēdējiem darbiņiem, kā arī uzrakstīt tekstu šim video, jo vēlāk noteikti neatcerēšos, ko darīju. Piektdienā braucām uz kleitu piemērīšanu uz modeli, tālāk uz svarīgu tikšanos, un tad jau esmu aizvedusi mazo pie Omītes un esmu klāt uz satura radīšanas vakaru pie Kristīnas studijā. Un tad jau vēlāk mājās un esam pļakši. Sestdienā pabiju gan 1902 studijā, gan grobiņā uz gender reveal ballīti, un atlikušo dienu pavadīju pa mājām. Svētdiena iesākās lēni pa mājām, un vēlāk bijām ceļā uz kafijas randiņu ar draudzeni. Iekodām, pašūpājāmies, un vakarā jau ir pļakši.